Viss, ko jūs domājat, viss, ko jūs zināt, viss ir principā otrādi. Pilnīgi viss. Piemēram, pieklājīgs cilvēks. Pieklājīgs. Tas nozīmē, ka jums būtu jābūt pieklājīgam pilnīgi visās situācijās. Būtībā jums jācenšas izpatikt citiem, tā lai citi justos labi. Vienalga, ka jums ir jādara kaut kas, ko jūs nemaz negribētu darīt, bet jūs vienkārši esat pieklājīgi un tāpēc to darat. Lai gan jums iekšēji ir balss, kas jums saka, ka jūs negribat to darīt. Jūs vienkārši tādējādi sekojat citu cilvēku uzliktajiem rāmjiem, bet šie rāmji jūs attālina pašus no sevis. Piemēram, par lamāšanos. Ja jums gribas nolamāties kādā situācijā, tad jūs nolamājaties un esat atbrīvojušies no emocijām, un tādā veidā jūs atkal jūtaties labi. Bet sabiedrībā ir pieņems nelamāties, līdz ar to jūs visu paturat sevī uz citu rēķinu, nodarat kaitējumu pašu sev. Un tad, kad tu esi pilnīgi brīvs, tad tev nav jāprasa atļauju, pilnīgi nevienam. Piemēram, arī sirdsapziņas jautājums. Sirdsapziņa. Aizmirst sevi un izdabāt citiem. To iemāca sabiedrība. Jau no bērnu dārza cilvēkiem ieliek programmas, ka viņiem ir jāpakļaujas citu komandām, ka viņi nedrīkst domāt savas domas. Skolā arī iemāca to, ka nedrīkst sadarboties ar citiem, ka nedrīkst špikot, nedrīkst, tā kā viss ir jāzina pašam, ir jāpakļaujās programmām, jāiet uz stundām, kurām nav vēlmi iet pēc tādas secības. Noteiktā laikā ir jāpārtrauc darbību un jāsāk nākamās. Tas viss attālina cilvēkus pašus no sevis. Viņiem vairs nav jāuzņemās atbildība par to, kā viņi pavada laiku. Būtībā šādā veidā zūd pašvērtējums cilvēkiem. Pazūd arī ticība sev. Piemēram, arī tie, kuri nodarbojas ar ezotēriku, ar visādām garīgām praksēm, cenšas sevi apmānīt ar vibrācijām, ka viņiem svarīgi ir norobežoties no pasaules, lai tikai saglabātu augstas vibrācijas. Laiks domā, ka pasaule ir ļaunums. Viņi nav laimīgi šajā pasaulē, tāpēc cenšas no tās aizbēgt. Var domāt, ka sistēma ir slikta. Jā, tā būs slikta. Bet var sistēmu arī izmantot savā labā, tad tā sistēma vairs nebūs slikta. Jūs varbūt lasat dažādas grāmatas, dažādas video skatāties, pilnveidojaties, bet kādu rezultātu tas ir ieguvis jūsu dzīvēs? Piemēram, kāda ir tava veselība, kādas ir tavas attiecības, vai tu esi ar tevi apmierināts? No īsta veča visi baidās, jo viņš var reāli iedot kādam purnu. Viņš zina savas vēlmes un ir brīvs un neatkarīgs no citiem cilvēkiem. Viņš vienlaikus var iedot kādam pa muti un tai pašā laikā parūpēties pret savu sievieti un atļaut viņai būt vājai. Jo viņš ir pietiekami spēcīgs un var par visu parūpēties un uzņemties atbildību. Viņš ļauj savai sievietei brīvi paust emocijas un vienmēr viņu atbalsta šajās emocijās, ir viņai blakus, līdzās.